Labdien, cienījamie dāmas un kungi. Mani sauc Denis Makedonskis, es pārstāvu Lietuvas banku Finasta. Vispirms gribu pateikt liels paldies organizētājiem, kuri jau vairākus gadus pēc kārtas dod iespēju investoriem iegūt vairāk informāciju par uzņēmumiem, kur akcijas kotējas Baltijas biržas, kā arī mums, bankas pārstāvjiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārstāvjiem, padalīties ar jums ar savu vīziju uz turpmāko finanšu tirgus attīstību, padalīties ar savu vīziju, kādas būs turpmākās perspektīvas un atklāt dažādus investīciju noslēpumus. Tad manējais temats šodien ir akciju atpirkšana. Uzskatu, ka diezgan aktuāla tēma, it īpaši Latvijas vērtspapīru tirgu. Tātad, un kādas iespējas investoriem akciju atpirkšana dot nākotnē. Mēs bieži pēdējo laiku dzirdam par uzņēmumu pirkšanas darījumiem, apvienošanas darījumiem un akciju atpirkšanas darījumiem. Vispirms apskatīsim, varbūt, kas tas ir akciju atpirkšana un kādi ir akciju atpirkšanas veidi. Es stāstīšu par juridiskiem aspektiem sākumā, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanu. Protams, ka, ja jūs investējat ārzemju akcijas, jāņem vērā arī ārzemju likumdošanas nianses, ja? Bet es domāju, ka principi palika apmēram tādi paši. Tātad akciju atpirkšanas piedāvājums ir publiski izteikts piedāvājums uzņēmumā esošiem akcionāriem atpirkt no viņiem visas akcijas vai to daļu, lai iegūtu kontroli. Un finanšu instrumentu tirgus likums, kurš regulē šo procesu, pēc likuma ir 4 atpirkšanas piedāvājuma veidi. Brīvprātīgas akciju atpirkšanas piedāvājums diezgan bieži sastopams pasaules praksē, kad kāds investors vai no esošais akcionārs vai no treša persona vēlas ieguldīt un iegūt vismaz 10% no kāda uzņēmuma akcijas. Viņa attiecīgi piedāvā jau esošiem akcionāriem atpirkt no viņiem tās akcijas. Obligātais akciju atpirkšanas gadījumā piedāvājumu izsaka akcionārs, kurš iegūst 50 vai vairāk procentus no uzņēmuma valsts tiesību akciju skaita, vai varbūt ne tik pozitīvs moments, ja akcionārs sapulcē, akcionāri pieņem lēmumu, ka akcijas vairāk netiks kotētas biržā, un tad attiecīgi tie akcionāri, kuri balsoja par šo izslēgšanu, viņam ir jāizsaka obligāts akciju atpirkšanas piedāvājums. Konkurējušu akciju atpirkšanas piedāvājumu var izteikt persona tajā brīdī, kad jau notiek cits atpirkšanas piedāvājums. Un galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums izsaka akcionāri, kuriem jau pieder apmēram 95 vai vairāk procentu no uzņēmuma, praktiski viņi pilnīgi kontrolē šo uzņēmumu, un viņi vēlas vienkārši atpirkt no maziem akcionāriem viņu akcijas. Tātad šis process ir reglamentēts, kā es jau teicu, finanšu instrumentu tirgus likums regulē šo procesu, finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraugā, tā kā šis process ir caurspīdīgs un nodrošina visiem investoriem vienādus nosacījumus. Viens no galvenajiem atpirkšanas piedāvājumā, galvenajiem dokumentiem, kas regulē, ir atpirkšanas piedāvājuma prospekts, kur ir apkopota visa būtiska informācija par to, kas atpērk, cik daudz ir laika, cik investoram ir laika, lai pieņemtu piedāvājumu, cik daudz akcijas atpērk.
jauns investors vai esošais akcionārs, kāds ir noricina process. Un pats galvenais, kāda ir atpirkšanas cena, kas, es domāju, ka visvairāk interesē jebkuru investoru. Tātad, un galīgo lēmumu, protams, ka pieņem Finanšu kapitāla tirgus komisija, attiecīgi atļauj vai varbūt atteic piedāvātājiem izteikt atpirkšanas piedāvājumu. Tātad varbūt nedaudz par principiem un termiņiem, jā, tātad arī jāzina, ka atpirkšanas piedāvātājiem, ka jānodrošina informācija par piedāvājumu jābūt publiskai, visiem pieejamu, lai būtu pietiekoša informācija, lai investori pieņemtu pareizu lēmumu. Attiecīgi, kā es jau teicu, jānodrošina visiem akcionāriem vienādus nosacījumus. Piedāvājuma termiņš saskaņā ar Latvijas likumdošanu jābūt no 30 līdz 70 dienu. Vēl, ja piedāvātājs izteic obligāti vai galīgu akcijas atpirkšanas piedāvājumu, lai cena, par kuru viņš vēlas atpirkt, būtu korekta, tad šajā laika periodā nevar veikt, piemēram, dividendu izmaksu, nominālu vērtību maiņu vai emisijas apvienošanu, lai nekaitētu investoru intereses. Pats galvenais ir akciju noteikšanas mehānisms. Tā ir tā cena, par kuru praktiski ieguldot akcijas ar mērķi pēc tam pārdot akcijas atpirkšanas piedāvājumu gadījumā. Tad jāņem vērā investoru, lai pieņemtu pareizu investīciju lēmumu. Tātad brīvprātīgu vai konkurējušu akciju atpirkšanas gadījumā tā persona, kura piedāvā atpirkt, tad nosaka šo cenu. Vairākos gadījumos noteikti viņi piedāvās augstāko cenu nekā tirgus cena, jo attiecīgi jāinteresē investoriem pārdot. Bija daži gadījumi, tie cena var būt pa 10, pa 20, pa 50% augstāk nekā tekoša tirgus cena. Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu gadījumā cena ir atkarīga no tā, kā tiek izteikts piedāvājums. Un pēc brīvprātīga akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas vai pēc obligāta, un attiecīgi jāņem tie paši principi. Un pats galvenais, kas ļoti bieži pielieto Latvijas fonda tirgus praksē, kā tiek noteikta cena obligāta akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā. Tad šis process diezgan sarežģīts, varbūt dažiem no jums zina pamatkritērijus, bet arī jāskatās detaļas. Tātad likums nosaka, ka cena nevar būt zemāka par augstākā cena, par kuru piedāvātājs nopirka akcijas pēdējo 12 mēnešu laikā. Tas ir viens kritērijs. Otra ir vidējais vērta cena, regulēta tirgu. Tad arī varbūt, ja cena krīta gada laikā, tad noteikti tā atpirkšanas cena var būt augstāka nekā tekoša cena. Un akciju bilances vērtība. Bilances vērtībai arī ir daudz nianses, lai aprēķinātu šo cenu. Un jāņem vērā, tas ir, aprēķināt var dažādi, jā, bet pareizi aprēķināt un pareizi noteikt cenu ir visgalvenais moments šajā procesā. Tātad jāņem vērā gada pārskata datus. Ja uzņēmums publicē konsolidētu un nekonsolidētu gada pārskatu, bet jāņem konsolidētu, tātad kopā ar meitas uzņēmumu bilanci, kur ietilpst konsolidētu gada pārskata. Ja uzņēmums taisa finanšu pārskatu pēc vietējiem un starptautiskiem grāmatvedības standārtiem, tad jāņem vērā starptautisku grāmatvedības standārtus. Arī attiecīgi bilances vērtība var atšķirties. Likums nosaka, piemēram, ja atpirkšanas piedāvājums notiek gada vidu vai gada beigas, tad noteikti jau ir zināmi dati par pirmo ceturksni, par pusgadu, par trešo ceturksni.
un tā bilances vērtība var mainīties. Bet likums nosaka, ka viņi var mainīties tikai uz augšu. Ja cena ir zemāka, tad mēs vienalga ņemam gada pārskata datus. Un, ja viņi mainās uz augšu, tad vairāk par 10%, tad jāņem vērā attiecīgi ceturkšņa bilances vērtību. Dažas piemērus no nesenas pagātnes, tātad 2007. gads akciju sabiedrība Slode, tad var redzēt pēc grafika, ka praktiski cena pieauga 2 reizes pēc paziņojuma par to, ka viens no lielākiem akcionāriem pārdeva savu daļu, vairāk nekā 82% citam investoram, tad attiecīgi tas liecina par to, ka būs akciju atpirkšanas piedāvājums. Un par pamatu ņēma pirmo kritēriju, tad to cenu 8,99 centiem. Arī no Igaunijas prakses otrais piemērs. Pavisam nesen pagājušajā gadā Telias.ru paziņoja par interesi iegādāties visas ST Telekom un TVLT akcijas. Un piedāvāja cenu 93 Igaunijas kronas. Tad attiecīgi arī var redzēt, ka praktiski starpība starp piekdienas un pirmdienas cenu, tad vairāk nekā 20%. Jāpiebilst, ka vēl ST Telekom samaksāja, lai arī ieinteresētu investoros samaksāja dividendus par šo laiku. Šogad labs piemērs no Lietuvas fonda tirgus. Tātad Lifosa galvenais strateģiskais akcionārs Krievijas uzņēmums Eirohim piedāvā atpirkt akcijas vispirms par 40 lītiem. Lietuvas regulators atteica, bija pretenzijas arī no investoru puses, un tad pēc 2 mēnešiem tika apstiprināta vēl augstāka cena. Tad arī var redzēt uz grafika, kā cena mainījās šo 2-3 mēnešu laika periodu. Un pēdējais piemērs no pavisam arī nesen Balži, pudras ražotājs, arī paziņoja par to, ka grib pārveidoties par slēgto akciju sabiedrību. Tas nozīmē, ka būs izteikts akciju atpirkšanas piedāvājums un tika noteikta cena, kura praktiski arī vairāk nekā 2 reizes augstāka nekā tiekoša tirgus. Tad varbūt apskatīsimies, kādu stratēģiju investoriem ir jāpielieto šajos gadījumos. Tad noteikti neviens nezin, kas varētu būt nākamais uzņēmums, kuru akcijas varētu būt atpirktas. Tātad ņemot vērā arī tirgus likviditāti, ka nebūs iespējams tik ātri nopirkt akcijas, kad mēs jau zinām šo faktu. Tad ieguldījuma stratēģija jābūt pietiekoši ilgtermiņā, tad tas derēs vairāk ilgtermiņa investoriem, kuri balsta savu investīciju lēmumu pieņemšanu uz fundamentāliem faktoriem. Tad stratēģija pirkt un turēt, buy and hold, un termiņš 3-5 gadi. Protams, ka šāda veida ieguldījumi var būt diversificēta portfeļa sastāvdaļa ar īpatsvaru, uzskatu, ka 10, 15, varbūt 20%. Un attiecīgi par cik tā ir ilgtermiņa investīcija, tad cenu, kuru mēs prognozējam, atpirkšanas cenu, kuru mēs prognozējam, jābūt vismaz pa 50% augstāk nekā tekoša cena, nekā ieguldīta cena, par kuru investors vēlas ieguldīt. Tad attiecīgi, ja mēs dalām uz 3-5 gada, tad gaidāmies gada ienesakams būs 20%. Šai stratēģijai ir tādi paši riski, kā jebkura stratēģija. Var, protams, ka tās atkarīgs no ekonomikas situācijas, no uzņēmuma finanšu stabilitātes. Un, protams, ka pastāv varbūtība, ka vienkārši atpirkšanas piedāvājumu var nesakrītīt. Un droši vien, ka pats galvenais, tad kādi faktori liecina par to, ka kāds uzņēmums varētu būt
pretendents uz to, ka viņu akcijas tika atpirktas. Bet, protams, kā es jau teicu, viena no cenām, par kuru var atpirkt, ir, un droši vien, ka viena no galvenajām ir bilances vērtība. Tad jāskatās, kāda ir tirgus cena šodien, un kāda ir bilances vērtība uzņēmuma. Un kā šī bilances vērtība atspoguļo reālo situāciju uzņēmumā. Pēc krīzes daudziem uzņēmumiem no Baltijas reģiona, no Eiropas reģiona bilances vērtība ir daudz augstāka nekā tekuša tirgus vērtība. Kāda jāskatās uz akcionāru struktūru. Ja ir liels strateģisks investors, kuram jau pieder 90%, tad ir noteikti varbūtība, ka pēc kāda laika varētu būt interese vai nu izslēgt akcijas no regulēta tirgus, vai nu vienkārši atpirkt no mazam akcionāriem akcijas. Ir tīpaši izdevīgos momentos, kad akcija cena vēl nav tik augsta. Varētu būt, ka akcijām ir nelikvīds tirgus un akciju skaits brīvā tirgū nav tik liels. Ja. Un arī lieliem akcionāriem būtu vēlme atpirkt akcijas, jo cena neparāda reālu situāciju uzņēmumā. Arī runājot par akcionāru struktūru, tad attiecīgi varat būt pat 2 vai 3 investori ar apmēram vienu daļu. Pēc kāda brīdi viens no investoriem gribēs atbrīvoties no pārdot savu daļu, tad attiecīgi otrais investors dabas vairāk nekā 50%, un attiecīgi būs akciju atpirkšanas piedāvājums mazam akcionāriem. Jāskatās jau pirms, varbūt vai nu jau, kad tiek ieguldīta nauda, tad lēmumiem, un varbūt ne pašiem lēmumiem, akcionāru sapulces lēmumiem, bet paziņojumiem par akcionāru sapulces lēmumu projektiem. Tātad konkrēts piemērs Latvijas Krājbanka akcionāru sapulce decembra mēnesī būs, viņi vēl nav nolēmuši, bet būs viens jautājums praktiski par akciju izslēgšanu no fonda tirgus. Tad jāskatās uz šiem paziņojumiem un ziņām no fonda biržas. Attiecīgi, protams, ka jāskatās uz baumām, uz informāciju, kura ir masu mēdījās parādījis, vai no masu mēdījās, vai no avīzēs par iespējamiem darījumiem konkrēta nozare. Ja ārvalstu investoru intereses par kaut kādu nozaru Baltijas reģiona, vai nu ir vēlēšana, ir informācija, ka viens no investoriem, no esošiem uzņēmumu akcionāriem vēlas pārdot savu daļu. Attiecīgi, šis uzņēmums praktiski arī var kandidēt uz to, ka viņa akcijas tika atpirktas.